esam atpakaļ. Šodien dosimies uz vecākiem un Kalngali. Es jau teicu, ka vecāki ir Rīgā skaitās. Tas nozīmē, ka šodien mēs izņemsim visas Rīgas stacijas. Tāpēc tiekamies vilcienā vai arī stacijā. Vecāki ir dzelzceļa stācija Rīgas ziemeļu rajonā, dzelzceļa līnijā Rīgas Kulta. Attālums līdz jūrai no stācijas ir apmēram 1 kilometrs. Vecāku stācija tika atklāta 1933. gada 6. oktobrī. Stācijas ēka tika uzcelta 1935. gadā. Tā ir saglabājusies līdz mūsdienām. Nu, ko mēs esam vecākos? Tad es sapratu to, ka, es esmu šeit bijis jau pirms tam, un te var forši aiziet pastaigāties uz jūru, bet tā kā laiks ir tā, kā viņš ir, apmākēsim tāds, mēs šodien laikam neiesim. Tāpēc man vilciens būs principā pēc dažām minūtēm, mēs dosimies uz Kalngali, un arī to skatīsimies. Bet jā, stācijas ēka forša, izstāsta labi. Iekšā es nezinu, vai strādā, kad tikt iekšā var. Tas man tūlīt jāuzzina, bet es tūlīt nokļūšu vilcienu, tāpēc es to neuzzināšu laikam. Un tāpēc, jā, tiekamies Kalngalē. Kalngale ir dzelzceļa pieturas punkts Ādažu novada Canikavas pagastā dzelzceļa līnijā Rīgas Kulta. Kalngalē pietur visi vilcieni uz Carnikavu, Salkastiem un Skulti. Kalngales pieturas punkts tika atklāts 1933. gadā. Ko mēs esam Kalngalē. Kā jūs redzējāt, tajā stacijas mājā nebija rakstīts Kalngale, bet tā bija. Īstenībā es sajaucu, tā nav stacijas māja. Lūk, šeit ir īstā. Tā nav pat stacijas māja, tā ir kā domāts kā pieturas punkts. Te var mežu staigāties. Un te ir kaut kas, es nezinu, kas šitas bija. Ja šitas, protams, nestrādā, bet es nezinu, kas tas bija tiešām. Kaut kāda kafēnīca varbūt. Te ir ceļš meža. Īstenībā, es pastījos pulksnī, man mazliet laika ir. Es bijuši paiešu tālāk, pastīšos. Un tad, došos atpakaļ un beigšu epizodu. Ko es vēl varu pastāstīt? Beidzot izņemām visas Rīgas stācijas. Tas ir forši. Vēl ļoti daudz stācijas atlikuši, tas ir fakts. Es teiktu, kopā vispār stācijas es neesmu precīzi izskaitījis, bet, mēs kādas 150 kopā, un es esmu izņēmis, sāka būt. Es pat neatceros kādas 30, varbūt maksimums tikai. Man vēl ilgs ceļš. Jo daudzās līnijās es sāku, būs grūti, jo vilciens iet tikai vienreiz dienā, un tas nozīmē, ka katru dienu, kad es došos, es varēšu tikai vienu staciju izņemt dienā. Principā tāpēc, ka es nevarētu nekur citur tikt. Tāpēc šobrīd vēl ir viegli, jo šobrīd es jau paņēmu 2 stacijas video un viss ir labi vienkārši, vai 3 pat.
Bet, jā, tas brīdis tuvojas drīzumā, kad es došos tālu. Nu jā, neku mešs. Soliņš. Es nezinu, man liekas, video nevar dzirdēt, bet var dzirdēt, ka jūra, tā kā, nu, jūra šalts, tāpēc, ka ir vējš un vētra ir jūrā, principā. Nu, labi. Paldies, ka skatieties šo video. Nu, tiksimies nākamajos video, tad, nu, uz drīz redzēšanos.